Viss sākas ar vīrišķo androsteronu un sievišķo kopulīnu. Feromoniem, kas kā magnēts pievelk pretējo dzimumu. Un pēkšņi jūsu smadzenēs dzims frāze, viņā kaut kas ir. Nu, tālāk, kā jau varat iedomāties, seko 2 notikuma attīstības veidi. Negatīva iznākuma gadījumā, ja tiek saņemts atteikums, smadzenēs strauji krītas serotonīna, jeb laimes hormona līmenis, iestājas nogurums, apātija, ēšanas un miega traucējumi. Savukārt, ja androsterons un kopulīns ir savienojuši 2 vientuļas sirdis, arī šajā gadījumā, kaut arī mazāk dramatisks, tomēr pastāv risks. Jo rodas dopamīns, kurš savienojas ar serotonīnu, un tam klāt vēl pievienojas adrenalīns. Tādējādi radot sprādzienu bīstamu domas ģenerējošu maisījumu, kura galvenais motīvs ir neviens kalns nav par augstu. Tiesa gan pēc 3 attiecību gadiem dominējošo hormonu aktivitāte nedaudz mazinās. Ar to daļai būtu izskaidrojums arī iespējamais attiecību izsīkums. Bet aizvien aktīvāk sāk veidoties 2 jauni hormoni, kas sagatavo attiecības jaunam posmam. Tas ir oksitocīns un vazopresīns. Hormoni, kas vedina uz komfortu un rāmumu. Jaukākais bezstresa un uzticēšanās attiecībās ir oksitocīnu blakus iedarbība, kas šajā posmā ļauj izbaudīt attiecību tuvumu. To mēdz dēvēt arī par uzticības hormonu. Nu jā, tomēr jāatzīst, ka ir tāda cilvēku kategorija narkomāni, kuri nekādi nevar iztikt bez šīs mīlestības vielas difeniletilamīna, un tādēļ viņi nepārtraukti iemīlas, haotiski maina partnerus, vēloties atrast šīs sev vēlamās sajūtas. Bet tik un tā mēs jums visiem novēlam piedzīvot difeniletilamīna izraisīts emociju vētras, kā arī sasniegt dziļas oksitocīna un vazopresīna nodrošinātas attiecības. Laipni lūdzam sēdošo cilvēku civilizācijā. Pat tagad mēs visi, vai gandrīz visi sēžam, vai ne? Šurpceļā jūs sēdējāt, daudzi no jums sēdēja ar ātrumu 60 km/h, un iespējams pēdējo mēnešu laikā jums ir nācies sēdēt ar ātrumu no 600 līdz 900 km/h, līdz pat 15 km augstumā virs zemes. Mēs sēžam darbā, mājās, mēs sēžam ciemos, esot kafejnīcās, teātros, sēžam baznīcās, nu tiesa ne visās. Sēžam personiskajā un sabiedriskajā transportā. Mēs ļoti bieži sēžam, kad sarunājamies viens ar otru. Jā, ir taču tas sen zināmais teiciens, labi pasēdējām. Jā, 1969. gadā Pablo Picasso radīja gleznu Krēslā sēdošais cilvēks. Un jāatzīst, ka sēdošs cilvēku portreti ir bez sava gala. Slavenais absurda dramaturgs eksistenciālists Ežens Ionescu uzrakstīja Lugu krēsli. Daudzi dzejnieki ir veltījuši dzeju krēsliem, piemēram, Nobela prēmijas laureāts Josifs Brods, kas savu 8-daļīgo ciklu tā ir nosaucis veltījums krēslām. Arī tepat Latvijā šā gada 5. jūlijā viens no vadošajiem jaunās paudzes dzejniekiem, Arvis Vigulis, sarakstīja dzejoli ar nosaukumu Krēsls. Kad mēs ievācāmies mūsu mazajā vienistabas dzīvoklītī, tas mūs jau gaidīja. Vecs un čīkstošs krēsls, ar tik šauriem, kailiem pleciem, ka gribējās tos apsekt ar mēteli, un tik aizkustinoši basām kājām, ka gribējās tās apaut vilnas zeķēs un zābakos. Jebkura laba krēsla burības slēpjas tā pašcieņā. Tas nekrīt ceļos saimnieki priekšā, nemet kūleņus, neluncina asti. Un pat vairāk. Tāds šķobīgs un pieredzējis krēsls kā šis prasa īpašu attieksmi. Tajā ir jāprot sēdēt. Tas ir kā niķīgs zirgs, kas neprasmīgu, neuzmanīgu jātnieku var nomest no muguras zemē. Esmu redzējis ādas klubkrēslu šos tuklos mājas mīluļus, kas ir īsti buldogi asins suņi.
un lietišķus biroja krēslus, steidzīgus un uz riteņiem, un cienīgus sēdekļus, īstus troņus, kas stāv vien prasa, lai tiem pakasa muguriņi, lai tiem bučo kājas. Un ārā kafejnīcas krēslus, ko uz nakti garā ķēdē pievažo galdam. Bet šis krēsls ir citādāks. Šis ir brīvs krēsls. Tam ir saknes kā elektriskajam krēslam. Kad es to nolieku istabas vidū un apsēžos, es jūtu, kā balsis un trokšņi no visiem 5 mājas stāviem, no visiem 60 korpusa dzīvokļiem patīkami plūst caur manu mugurkaulu. Un tobrīd man ir vienalga, ka esmu dzīvojis 8 dzīvokļos, bet neviens no tiem man nav piederējis. Un man vienalga, ka mans krēsls čīkst un grīļojas kā telēns, kurš tikko nostājies uz kājām. Vienalga, ka tas ir kaulains, izkāmējis ciets, ka tam nav roku balstu vai polsteru. Jo labs un uzticams krēsls ir tieši tāds kā šis. Vienkāršs un no koka, kā krusts.